nopirku šādu parksēdu pudeļsūcēju, kas domāts tā kā slapjie sausai sūkšanai ar normālu bonzeli. Primāri viņu nopirku tāpēc, ka man būs otrai mašīnai jāpatīra sapulējušais salons. Un tad, lai var, kad tos beņķus paņem ritīgi izmazgā, iztīra to audumu, un tad var vienkārši to mitrumu no viņiem izsūkt ārā, lai nepaliek pleķi. Bet, kas man pārsteidz, ka šie motoram, te var likt maišas tajā pannā iekšā, un var likt arī, pat taisno sūktajā tvertnē. Bet, kas man reāli pārsteidz, kad motoram filtrs ir kaut kāda veca zeķe, jā. Šī te ir sausajai, slapjai sūkšanai ir, parādīšu tāds te, tāds kā porlons, principā. Labi, tas viss būtu ok, bet man īsti nav saprotams, kāpēc šajā vietā nav tāds filtrs, kā nāk, mašīnai tāda veida elements, papīra to tur gofrēto. Jo es skatījos, ka viņu var nopirkt atsevišķi, es nezinu, vai viņi ražo priekš tieši pats tas parksēt, bet, vienmēr sakot, var nopirkt šajā vietā uzmaucam normāli to tur papīra filtru, kas nāk. Jo, piemēram, sūcot kaut kādas tur celtniecības putekļus, man ir diezgan manāms tāds aizdoms, ka šitas filtrs viņš nespēs izfiltrēt tomēr visu. Jo mašīnas, tas, tāda veida filtrs, viņš tomēr ļoti lielu procentu aiztur. Es domāju, ka 90, cik tur varētu būt. Jo mašīna dzinējā, jau arī braucot putekļainiem ceļiem, tur baigi nekāda putekļi lielie netiek. Bet kāpēc kaut vai, tā būtu piemētuši pieču klātē pudeļsūcēju cenai, bet uzlikuši normāli to te filtru, kāpēc vajadzīgi tā stulbā zeķes, reāli šito nesaprotu. Bet, visādi citādi priekš tās naudas, domāju, 39 eiro viņš maksāja. Ir forša rektā funkcija, kur uz otru pusi pūst. Jo es, piemēram, bieži tā, kad es zāģi, to tur zāģi galdu, teiksim, pēc tam gribu pēc lietošanas notīrīt, un tad man jāiet speciāli kompresors vai kaut kāda gaisa tvertni meklēt. Te forši pārliek, tā kā kamēr darbojās, tikmēr viņš sūca skaidrs, pēc tam paņem pārliek uz otru pusi un var nopūst zāģi no skaidām nost. Tā jau, pa to cenu es neko slikti nesaku, man vienīgais iebildums par to, ka kāda vēlma pēc te nav filtrs normāls uzlikts.